Čau! Man liels prieks būt atkal jūsu ekrānos, un šis video būs atsauksme Siguldas slimnīcai, konkrēti dzemdību nodaļai. Kāpēc es izvēlējos dzemdēt tieši Siguldā, ja es dzīvoju Rīgā, un vai var ieteikt arī ikvienam no jums? Un ja jūs šobrīd arī nevarat izvēlēties, kur tad sagaidīt savu bērniņu, tad varbūt tieši šī atsauksme jums palīdzēs pieņemt lēmumu. Manā iepriekšējā video, kas ir manas dzemdības stāsts, es jau nedaudz ieskicēju pāris nianses par slimnīcu, bet šodien tad es vēlos pastāstīt vispār, kādas bija manas opcijas un kāpēc tieši šī slimnīca. Dzīvojot Rīgā, pa lielam tev ir divas opcijas. Vai tas ir dzemdību nams, pret kuru man, diemžēl, ir diezgan lieli aizspriedumi, ir konvejeru sajūta un principā liela nepatika. Protams, es nezinu, kā ir īstenībā, jo es pat, godīgi sakot, šo iestādi dziļāk nepapētīju. Otra iespēja, tie ir Stradiņi, un arī Stradiņi, diemžēl, nebija opcija priekš mums, jo šī vieta man saistās ar diviem ļoti skumjiem dzīves notikumiem, un es nespēju iedomāties, ka šī būtu tā laimīgā vieta, kur man tikties ar savu bērniņu. Es biju dzirdējusi labas atsauksmes tieši par Siguldas slimnīcu, bet šīs atsauksmes nebija daudz. Tajā laikā sagadījās arī tā, ka mana ginekoloģe, pie kuras es dodos Rīgā, izrādās bija arī Siguldas dzemdības nodaļas vadītāja. Un tajā laikā, tā bija vasara, viņa visas savas vizītes varēja nodrošināt tikai Siguldā. Un mums tad arī bija tā lieliskā iespēja aizbraukt uz Siguldu, visu redzēt savām acīm. Siguldas slimnīca atrodas fantastiskā vietā. Ieejot iekšā, tev ir nepārņemtā sajūta, ka tā ir slimnīca. Vairāk varētu salīdzināt kā ar privāto klīniku, kur telpas ir mājīgas, nesen remontētas, gaišas, cilvēku nav daudz, personāls ir ļoti laipns, ļoti tālu no tā, kas notiek Rīgā. Mums bija arī iespēja izstaigāt pašiem telpas, gan dzemdību zāles, gan arī apskatīties numuriņus. Mums viss ļoti apmierināja. Galvenais, kas man ļoti, ļoti patika, ka man nebija tā sajūta, ka mēs esam slimnīcā. Arī, ja salīdzinu statistikas datus, tad, piemēram, 16. gadā Rīgas dzemdību namā piedzima nedaudz vairāk par 7000 bērniņu, bet Siguldā tie bija pāri 1000. Un, principā, šogad, cik es arī saprotu, ka tas Siguldas slimnīcai ir bijis rekords. Pēc arī acīm redzot, mums pārņēma šī miera, mājīguma sajūta. Es domāju, ka jūs arī droši, ja jums interesē, varat pieteikt vizīti un aizbraukt paši un visas telpas arī izstaigāt un pārliecināties, ka tā tiešām ir tā vieta, kur dzemdēt. Un nebaidieties, ja jums tās ir pirmās dzemdības, jūs neko nenokavēsiet un jūs paspēsiet aizbraukt uz Siguldu. Varbūt nedaudz par izmaksām. Dzemdības ir valsts apmaksātas, ir jāmaksā tikai tad, ja jūs izvēlaties dzemdēt ūdenī, kas bija arī mūsu izvēle. Bet kā mums gāja, to varat paklausīties manā iepriekšējā video par dzemdībām, kā arī, ja ir nepieciešama papildus anestēzija. Siguldas slimnīcā anestēzijas pakalpojumi maksāja 400 eiro par dzemdībām vannā. Liela iespēja, ka jūs tiksiet vannā. Bet, ja jums nav sava vecmāte, konkrēti, ja jums nav noslēgts līgums, tad šī iespēja samazinās, jo tas atkarīgs no personāla nospoguļojuma. Bet, protams, ja vecmāte, kas var pieņemt ūdens dzemdības, ir pieejama, tas maksās 225 eiro. Ja jūs braucat kopā ar savu vecmāti un vanna ir brīva, tad vannas izmantošana maksās 120 eiro plus līgums ar vecmāti. Konkrēti mums līgums izmaksāja 400 eiro. Tas nodrošināja, ka vecmāte bija mūsu rīcībā pilnīgi visu laiku. Tas tā īsumā par izmaksām, kas saistīts ar dzemdībām.
būtu viss, vēl ar ko jārēķinās par palikšanu. Mēs palikām vislielākajā numuriņā, kur izmaksas sastādīja 250 eiro, bet tā nebija vienas dienas cena, tā bija cena par visām dienām kopā. Mēs konkrēti pavadījām 4 dienas slimnīcā. Protams, ir vēl citas opcijas istabiņām. Ir arī bezmaksas palātas, kur jums jārēķinās ar to, ka jūs būsiet kopā ar citām māmiņām un labierīcības būs ārpus numuriņa. Ir arī nedaudz mazākas istabiņas, kur jūs varat būt vieni, kas ir arī citā cenu kategorijā lētākā, bet jā, mēs izvēlējāmies to lielāko numuriņu. Bija ļoti labā stāvoklī ar lielu gultu, televizoru, lielu dušas telpu, pārtinamā kušete, liela virsma, kur novietot mantas, arī leduskapis. Principā izskatījās kā tāda salīdzinoši laba viesnīcas istabiņa. Šādi numuriņi ir 2, un viņi atrodas pagrabstāvā, ja pirmajā stāvā, jo sanāk, ka dzemdību nodaļa atrodas virs viņiem. Līdz ar to jūs esat nodalīti, klusumā jūs nedzirdat personālu, kurš staigā un tā tālāk. Rezumē, ja man būtu jāizvēlās, kur dzemdēt nākamos, es neapšaubām izvēlētos Siguldas slimnīcu, un ja jūs šobrīd tiešām svārstaties starp varbūt Rīgas piedāvātajām dzemdību vietām un Siguldu, iesaku jums Siguldu. Tā tiešām ir vieta, kur bērniņi sagaidīt mierīgi un jauki. Un nevajag domāt, ka aizvēlās obligāti ir Stradiņi vai dzemdību nams, jo tās ir tās vietas, kur ir nodrošināta ar visām medicīniskajām iekārtām. Nebūtu ne, arī Siguldai viss ir pieejams, bet tiešām, ja jūs gribat personīgu pieeju, tad Sigulda būs īstā vieta, kur sagaidīt bērniņu. Paldies, lai izdodas un tiekamies nākamajā video. Tā!